Labdien visiem! Šodien es gribu pastāstīt par ļoti svarīgu un aktuālu tēmu šobrīd. Tas ir datora aizsardzība. Mūsdienas tehnoloģijas ir kļuvušas par mūsu ikdienas daļu, un tāpēc ir būtiski zina, kā pasargāt sevi, savus datus un savu datoru. Katru dienu mēs izmantojam internetu, mācības, darba vai komunikācijas un izklaidu, taču līdz ar ērtībām nāk arī riski. Ļaunprogrammas, piešķiršana, krāpniecība, datu zādzības, šie draudi kļūst arvien biežāki, un diemžēl ļoti liela daļa uzbrukumu notiek tieši cilvēku neuzmanības dēļ. Tieši tāpēc šī tēma ir īpaši svarīga ikvienam, kas lieto internetu. Šī prezentācijas mērķi ir palīdzēt saprast, kādi draudi pastāv, kā tie darbojas un kā no tiem izvairīties, kā arī parādīt praktiskus veidus, kā pasargāt savu datoru, sev un savu informāciju. Kā arī mēs apskatīsim trīs būtiskus virzienus. Tas ir datora drošības apdraudējumi, aizsardzības metodes un praktiski padomi droši interneta lietošanai. Vispirms parunāsim par ļaunprogrammatūram. Tas ir viens no visbiežāk sastopamiem draudiem interneta un kiberdrošība. Ļaunprogrammatūra ietilst vīrusi, tarpi, trojas zirgi, kā arī špiegprogrammas un arī tā saucamie ransomware, kuri spēj šifrēt visus failus datorā un prasīt izpirkumu. Daži cilvēki šajos gadījumos zaudē visu savu informāciju, un tāpēc ir svarīgi zināt, kā šādi draudi izplatās. Tas parasti nāk no interneta caur e-pastiem, lejuplādēm vai neusticamām lapām. On your computer? Pretty sure it's my fault. I click on all sorts of shit. Get rich quick? Yes, please. Lose weight without working out? Duh, I want that. Single farmers want to meet you? Yup. You get a virus. You get a virus. You get a virus. You get a virus. Kā arī pikšķerēšana. Tas ir ļoti bieži sastopams mēģinājums izvilināt personas datus, piemēram, jūsu paroles vai privātu informāciju vai bankas kartes informāciju. Tipiskas pazīmes tām ir sūtītāja adrese neatbilst vārdam, tik radītā steidzamība, slikta gramatika, neprofesionāls paraksts. Un, diemžēl, ļoti daudz cilvēki joprojām uzķeras uz šādiem e-pastiem, jo tie izskatās diezgan identiski oriģināliem, un tāpēc vienmēr jāpārbauda, kam tu sūti informāciju. Ja mēs runāsim par hakeru uzbrukumi un datu zādzības, tas vairāk notiek ar kompānijām un, piemēram, jūsu darba devējiem, bet daudz retāk ar privātu lietotājiem, bet sekas var būt diezgan nopietnas. Ja hakeris iegūst piekļuvi datoram vai jūsu kontam, viņš var nozagt dokumentus, bildes, paroles, bankas datus, jebko, un tāpēc tas ir retāks apdraudējums, bet viņu arī jāņem nopietni. I'm getting hacked. A port scan? No, this is major. They've already burned through the NCIS public firewall. Well, isolate the node and dump them on the other side of the router. Viena no visefektīvajiem aizsardzības paņēmieniem ir, protams, antivīrus un ugunsmūris. Antivīrus pārbauda datoru un noņem ļaunprogrammas, un ugunsmūris bloķē aizdomīgus savienojumus. Šie rīki ir bieži strādā fona, klusi, bet efektīvi un palīdz saglabāt jūsu datoru drošībā. Vēl viens ļoti svarīgs paņēmiens jūsu drošībai ir sekot līdzi update'am.
Update bieži tiek uztverti kā kaut kas kaitinošs, un mēs visi zinām to saitu, kad dators pēkšņi paziņo update available, restart required, un mēs spiežam later vai remind me tomorrow. Taču patiesībā update ir viens no svarīgākajiem drošības pasākumiem, ko varam veikt. Tieši update aizslēpa drošības caurumus, tas ir kļūdas vai nepilnības programmas, kuri hakeri meklē un izmanto savu labumā. Relate the new thruster data and relay it to Blue Oyster called immediately Instancia. Hey, roger that, Doctor. Fuck! What's wrong? Seriously? Auto-updating now? General, I won't be able to calculate the right data for the satellite for 49 minutes. How long till impact? 11 minutes and 44 seconds. Fuck Microsoft! Parole ir mūsu pirmā aizsardzības līnija, un ja kāds iegūst tavu paroli, viņš var piekļūt e-pastam, sociālajiem tīkliem, bankas kontam, Ortusam, un tieši tāpēc ir jānodrošina, lai tava parole būtu burti, cipari, simboli, un lai viņu būtu vismaz 12, un katram jūsu kontam jābūt unikāliem parolēm. Labākais risinājums tam ir paroļu pārvaldnieks, kas izveido un glāba sarežģītas paroles tava vietā. Protams, papildu drošībai ieslēdz divfaktoru autentifikāciju, kas aizsargā kontu pat tad, ja parole tiek nozagta. Bet es arī ļoti aicinu pašam izmantot savas spējas izdomāt savu drošu paroli, jo dažreiz paroļu pārvaldnieks arī varētu būt nedrošs. What exactly makes a password strong, and how can you easily create one? Let's break it down. When it comes to strong passwords, it's all about length and complexity. A strong password is at least 16 characters and includes a mix of uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols. Kiberdrošība ir arī ļoti saistīta ar fizisko aizsardzību, un fiziska drošība bieži tiek aizmirsta, bet tā ir ļoti svarīga. Tas nozīmē, ka jūsu datoru ir jāglāb droša vietā, jāaizsargā savu USB atmiņas, un arī jāpiešķir uzmanību jūsu kontam, ka jūs esat log out, un neatstāt viņu atvērtu publiskas vietas. Vēl viens paņēmiens ir datorrezerves kopijas, kur man šķiet ir ļoti svarīgi priekš arhitektiem un viņu failiem. Backups ir dažreiz vienīgais veids, kā saglabāt failus pēc, piemēram, zakšanu vai diska bojājumiem, tāpēc ideāli veidot automatiskas kopijas, piemēram, mākoņī, ārējā diska vai abos. Internets ir diezgan pilns ar krāpniecīskām saitēm, viltotiem ziņojumiem un piešķiršanas mēģinājumiem. Tāpēc pirms nokrišķēt tos saites, īpaši e-pasta vai ziņas, vienmēr pārbaudiet, vai sūtītais ir īsts, vai adrese nav dīvainā, vai vēstule neizskatās pārāk steidzīga vai aizdomīga. Un jānodrošina, lai tieši sākumā bija burti HTTPS, kuri nozīmē, ka jūsu informācija ir šifrēta, kā arī būtu labi, ja jūs izvarieties no publiskā Wi-Fi izmantošana, jo tā ir vieta, kur hakeri tieši var pārtvērt jūsu paroles, failus, ziņas, un, protams, kad jūs lietojat publisku internetu, nekad nelieto internetbanku vai citu ļoti īpašu kontu. Vienu vārds par sociālo tīklu, tas ir ļoti liels mērķis priekš krāpniekiem, tāpēc dažreiz pirms ievietot savu bildi vai citu informāciju sociālos tīklos jāpadomā,
vai tas bildes vai posts nesatura sensitīvu informāciju, un vai jūsu profila ir ierobežota, tur nav pievienoti sveši cilvēki, un ka kāds krapinieks nevar izmantot to informāciju, kuru jūs ievietojat tiešsaitē. Kaspersky's top internet safety tips help protect your wallet and your reputation. Number 1. Limit personal information. You don't give strangers your address and phone number in real life, so don't give it to millions of strangers online. 7. Only shop on secure sites. You can tell a site is encrypted and secure because its address starts with HTTPS. If it's not secure, you stand to lose a lot more than you will gain. Number 8. Think before posting. What you post online may stay there permanently. That includes regrettable remarks and embarrassing photos. Even though you take them down, copies may have already been shared that you can't delete. Remember, if you don't want your boss or mother to see it, don't post it. Number 9. Socialize safely. Did you know fake social profiles are one way hackers use to gain access to your personal information and, ultimately, your wallet? The bottom line is, don't take anyone at face value. Know before you befriend. Number 10. Update your antivirus protection. Turn on privacy settings. Hackers and marketers use your social media presence and browsing habits for good or bad. Turn on privacy safeguards whenever possible to limit their intrusion into your life. Speaking of privacy, always close your social media and retail accounts, profiles, and emails whenever you're not using them. This lessens the chance of hackers gaining access to your life. Number 3. When browsing, play it smart to stay safe. If a link, ad, or article looks explicit or shocking, avoid it. If a link asks for your personal information, no matter how legitimate it looks, or appears to come from your bank or other trusted source, don't click on it. It may be a trap to gather your personal information or infect your device with malware. Speaking of malware, number 4. Check twice before downloading an app. Malware is often disguised as an app. Never download an app if it looks suspicious or comes from a site you don't trust. Number 5. Make sure your internet connection is secure. This is easy to do at home, but when you're in public, you have no control over your connection's security. Never provide sensitive information over an unsecured network. This makes it easy for cybercriminals to steal from you. To stay safe, use a VPN whenever you use public Wi-Fi. Number 6. Select strong passwords. Number 11. Back up your data. Do this regularly in case you do fall victim to an online scam or ransomware. That way, you still have access to what's yours. Think before you click, and take time to secure your device. After all, it's your safety online. Jūsu mobilais telefons ir arī mazais dators, ir īpaši tagad, tāpēc ļoti svarīgi, lai viņu pasargātu ar PIN kodu vai biometriku vai citu parolē. Protams, jāinstalē programmas tikai no oficiālām veikaliem un jāpārbauda lietotņu atļaujas. Un vēl ļoti svarīgi, lai jūs nosatiet jūsu failus tikai caur drošiem kanāliem. Mākslīgais intelekts mūsdienās kļūst par vienu no nozīmīgākajām tehnoloģijām, kas ietekmē gandrīz visu mūsu dzīves jomas, gan izglītības, gan medicīnas, vai drošības un ikdienas komunikācijas. Tas tiešām spēja analizēt ļoti lielu datu apjomu, mācīties no pieredzes un pieņemt lēmumus, kurus agrāk varēja pieveikt tikai cilvēki. Mākslīgais intelekts risinājumi palīdz arī ātrāk atpazīt drošības riskus, piemēram, automatizēt rutinas uzdevumus, paredzēt potenciālus uzbrukumus un hakerus un arī uzlabot sistēmu efektivitāti. Bet tajā pašā laikā AI ir rada, diemžēl,
arī jaunu izaicinājumu. Piemēram, viltotas attēlos, dezinformāciju, tas ir viens no lielākajām problēmām, man šķiet, kā arī viņš var uztaisīt personalizētu pikšķerēšanu, vai arī uztaisīt jums privatumu riskus. Piemēram, ChatGPT, ja jūs uzlasīt visu pielikumu, kad jūs piekrītat, tur ir diezgan dīvaina privatuma politika. Tieši tāpēc mākslīgais intelekts ir jāuzlika kā jaudīgs rīks, kas sniegts milzīgas iespējas, bet taču vienlaikus prasa atbildīgu izmantošanu un arī ļoti skaidrus drošības principus. Now, we've kind of looked at how exactly hackers can use modern technologies to kind of, wreak havoc, start chaos. But one thing I think that is even more important is, how do we fight back? Where do we go from here? Simple. We fight fire with fire. So you can use these AI generative models as well to read Kafkaesque, absurdly long terms and conditions to actually make informed decisions based on how companies handle your data. This is a very efficient tool as it allows you to get to what matters most. Furthermore, with the rise of social engineering attacks, you can also use generative AI to detect these social engineering attacks, as these models are very efficient at detecting what they have generated. Furthermore, if you are a programmer, you can also use generative AI to write mundane boilerplate code and templates so you can focus on the bigger picture as a whole. System security, scalability, and efficiency. All of this combines to make a very, very, very robust cyber strategy and secure your data pretty efficiently. Now, ladies and gentlemen, as I've said before, in order to truly go beyond the human, cybersecurity must be considered. Secinājumā es gribu pateikt, ka datora drošība nav tik sarežģīta. Vienkārši ir nepieciešama tikai pa lielam 3 lietas. Pirmais, tas ir zināt draudus, otrais, izmantot aizsardzības rīkus, un trešais, ievērot drošas ikdienas pārādumus. Ja to ievērojam, liela daļa riska pazūd. Es ceru, ka šī prezentācija paldies jums kļūst drošākajam digitālajā vīdē, un paldies, ka noklausījāties.